Sveiki, dviņi! Šī mēneša jubilāra skatīsim, ko tarotkārtas stāsta par jūsu mēnesi. Šis mēnesis kā tāds noslēgums, kā tāds ciklā nobeigums, un kārtas pasaule, protams, saka, ka vienam posmam ir pienācis gals un beigas, un cits posms sākas. Daudz dviņi šajā mēnesī dosies uz ārzemēm, brauks ceļos, skatīsies, dosies tepat Latvijā, apceļot. Tās ir tāda kruīzu kārtas, tā kā liekas, ka varētu arī būt tāda apļveida brauciena un darbības. Pasaule ļauj apkopot visu to, ko tu esi ieguvis, ko tu esi uzzinājis, kas tev ir svarīgs, un uzsākt kaut kādu jaunu, kvalitatīvu savādāku darbību, kvalitatīvu savādāku dzīvi. Manuprāt, tas jau ļoti loģiski, ja tagad atkal sākas jūsu jaunais solārais gads, un pēc dzimšanas dienas vienmēr jau tie nodomi ir pavisam savādāki, un bieži vien lielāki, dižāki, skaistāki. Tad jau atkal nākamais gads parāda, cik labi tas viss izdodas. Neizdodas Ivondai Lāga. Darbs. Darbs arī ļauj būt diezgan brīvā režīmā. Darbs tāds, kur jūs pats plānojat, ko var darīt, ko nevar darīt, kad esmu darbā, kad neesmu darbā. Kausu pārši saka, ka faktiski apkārtējā attieksme ir ļoti, ļoti pozitīva, jums ātri rodas idejas, jūs ļoti labi varat visu izdarīt, jūs varat saplānot, un līdz ar to tāda tiešām vasarīga noskaņa. Tiem cilvēkiem, kam ir iespējams, ka viņiem būs kāds māceklis, kad cilvēks, kad būtu jāapmāca, kam būtu jādod kādi padomi, tas ir iespējams šajā mēnesī. Varbūt dažām labām bērns nāks palīgā, vai bērni, kad viņi ir līdzi ņemami darbā, tad tas nav sevišķi liela palīdzība, ja, bet tomēr viņi saistās šeit klāt pie jūsu darba dzīves, varbūt dažām labām bērni vienkārši traucēs darbā pašlaik, ja? Bet tas nav tāds traucēšana, ka tur absolūti grūti neko nevar izdarīt, tas ir drīzāk tāda pusatvaļinājuma noskaņa, es esmu darbā un tie bērni arī ir un viss jau ir kārtībā. Tādā viegla un patīkama gaisotne saistībā ar darbu. Un privātā dzīve. Privātā dzīvē imperatora. Imperatori saistās arī ar bērniem, ar grūtniecību, ar piedzimšanu, ar ģimenes pieaugumu, papildinājumu. Un tad, skatieties, mīņi, vai šajā mēnesī kāds no jūsu bērniem ir vairāk prasa pēc uzmanības, kur ir jāiesaistās, un, protams, likumsakarīgi, taču sākās vasaras brīvlaiks, un ar bērniem būs liela ņemšanās. Līdz ar to šeit attiecībām šī ir laba kārts, jo bērni tā ir mūsu ģimene, ar tiem mēs esam kopā, ar tiem mēs darbojamies, nevienam nav iebildumi, visi priecīgi, visi tādi omulīgi un ļoti daudz tāda ģimeniskas noskaņas. Ja? Šī kārts, ja man jārunā par tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī ir tādas dzīves nopietnās sievietes kārts, tā ir sievas kārts, un ja jūs esat vīrietis, kas meklē attiecības, tad es gribētu teikt, ka jūs varat atrast to īsto, to pareizo, un dažkārt jau tas ir tā kā tik ātri saprotams, ka citu man nav jāmeklē, ka šī ir īstā. Visumā šī kārts ir lēna, ja, un mēs runājam arī no sieviešu pozīcijas, tad tas nekas nenotiek ātri. Jūs domājat, ka mēneši ietvaros tagad iepazīšos un viss ritēs ļoti, ļoti gudi. Nē, bet ilgtermiņā viņi ir ļoti pozitīvi. Tātad lēna, stabila, konsekventa, ar nopietniem nolūkiem, bet pietiekami lēna. Un padoms. Padoms ir taupīt savus spēkus, acīm redzot, jūsu jaunā gada sākumā tie nebūs vēl pārāk daudz. Piemērojiet sevi apkārtējai videi, nemēģiniet pārsteigt pasauli ar kaut kādām milzīgām uzvarām, drīzāk izbaudiet vasaru. Tad daudz laimes dzimšanas dienā!